Šajā video izskatīsim automātiskās atlaides. Pirmām kārtām atveram pārdošanas sadaļu. Tālāk apakšsadaļu atlaides. Te pie atlaižu saraksta mēs varam pievienot jaunu atlaidi. Izvēlamies automātisko. Tālāk, kā jau ar manuālajā, pirmām kārtām iedodam nosaukumu. Nākamais mums ir izvēle. Pēc laika, pēc summas vai pēc daudzuma. Pat vienkāršākā ir pēc laika. Izvēlētajā laika periodā, piemēram, kad dotajā būs trešdiena, sistēma automātiski piešķirs kaut kādu atlaidi, piemēram, pēc procentiem 5%. Katru trešdienu automātiski katrs čeks saņems 5% atlaidi. Varam pēc summas. Tas nozīmē, ka mums ir tie paši procenti ar 5%, vai arī varam palielināt līdz 10. Ja summa pārsniegs 100 eiro, vai arī pēc daudzuma. Ja, piemēram, uz čeka būs 3 vienādi produkti, tad sistēma piešķirs 10% atlaidi. Te paralēli ar summu un pēc daudzuma var arī pievienot laika periodu. Tāpat ir trešdiena vai arī jebkurā citu dienu. Kā arī ir līdzīgi nosacījumi. Vai tā būs derīga ar citām atlaidēm, vai darbosies tikai ar klienta karti. Varam iestatīt ierobežojumus pēc tirdzniecības vietām vai produktiem. Pēc visām izmaiņām un iestatījumiem neaizmirstam uzspiest spogu saglabāt. Un atlaižu sarakstā parādīsies jauna atlaide.